Nu, tad sveicināti Ziemassvētku noskaņās. Tad mēs tādā Ziemassvētku etīdē, bet pirms Ziemassvētku satikšanās mums ir mazliet šaurākā lokā, jo šodien mēs pazaudējām vienu savu brāli. Jā, tas bija baigi negaidīt, bet laika apstākļi bija īstenībā paredzami, bet neparedzami. Jā, bet mums ir viesis, ko mēs kādu laiku jau apspriedām, ka mēs gribam uzaicināt, un mēs domājam, pirms Ziemassvētkiem būtu ļoti piemērots laiks, jo mums agrāk bija kopā tāds Anģa iedēvēts Ziemassvētku brauciens +-. Un tāpēc mums ciemos ir Viesturs Lukševics, viens no Kuldīgas, tā var teikt, bijušiem riteņbraucējiem, un profesionālais riteņbraucējs mūsu, un tagad treneris, un tādēļ mēs domājam, ka Ziemassvētkos būtu forši aprunāties ar viņu par jaunatni un par to, kā viņam iet pēc profesionālās karjeras un ar treneru darbu tagad. Jā, tā. Es varētu piemetināt, Viesturs ir bijis U23 Latvijas čempions, ir bijis Latvijas čempions arī elitē, un karjeru beidz 2000 gadā pēc Latvijas čempiona elitē arī nolēma beigt karjeru. Pēdējās sacensības bija pasaules čempionāts Itālijā. Piepildīja, man liekas, visus savus tādus mazos sapņus daļai, ne? Nē, to galveno sapni es patiesībā nepiepildīju. Man jau no mazotnes, no bērna kājas ļoti patikās. Patiesībā tad es arī sāku trenēties, kad Romāns Vainšteins uzvarēja Giro d'Itāliju vienu no posmiem. Un tad man kaut kā baigi, es to visu tam džiriņam sekoju līdzi. Un tad man kaut kā baigi tas iekrita sirdī, kad kādreiz gribētu tos nobraukt. Bet U23 Giro d'Itālijas nobrauc, lielo es nenobraucu, tas bija tāds, bet varbūt tās kā, vēl jau samērā jauns, varbūt tās nobraukšu kā sporta direktors. Es tieši domāju, iespējas jau vēl ir, iespējas jau vēl ir. Realizēties ir vienmēr visās jomās. Nē, Viestur, vēl ir vienmēr iespēja ir amatieriem tas Giro. Daudz bijušie profi. Tā kā mēs amatieru podcasts. Gats Smukuls jau man uzsina, viņš arī tā lēnām atgriežās. Tad Čipolīni mēs redz uz starti. Ar Čipo mēs braucām strādi kopā. Betīni arī, kurš Betīni. Visi viņi atgriežas. Tā kā vēl pāris gadu. Jā, bet vispār kā ir Viestur? Tu esi uzkāpis uz riteni pēc, tagad treneru amatā, mēs jau pirmie parunājam, tu esi pilns 3 gadus šobrīd. Jā, oficiāli no pirmā darbdiena bija 2020. gads, 2. augusts, un tad man apritēja tagad pilni 3 gadi. Bet ar riteni tev ir sanācis pabraukt? Ļoti reti gribētos biežāk, un tad, kad beidzu likās, ka tad varēs tagad biežāk noteikti un tad man sanāca vienreiz treniņā tāds nopietns incidents, ka es sapratu, ka tā jokoties nevar, braucu ar zēnu grupiņu. Kā treneris, es domāju, es izbraukšu viņiem līdzi ar riteni, pamācīšu, tur bija šī vai ar pedalā, tas vairāk vieglāk tā kā pieskatīt, kas kurā brīdī ko daru. Un tad tur sanāca tāds bišķīt ļoti tuvu mums apdzina tāda kravas mašīna. Un tieši tajā momentā, kad tāds vēja vilnis uzpūta no labās puses, un tas viens sportists aizķērās aizmugurē rata un kritai virzienā. Un tad tur, viņš paspēja izraut kāju, un es visu to redzēju no aizmugurs, un es sapratu, kāpēc viņš apdzina, tāpēc, ka pirmkārtām, nebija tehniskā mašīna aizmugurē, un to es esmu ievērojis, kā ir tehniskā mašīna vēl ar bākugu, un jā, ir dažādi šoferi, bet vairākumā tomēr respektē. Drošāk ir, jā. Drošāk. Un tad es sapratu, ka, lai man atradīsies dienā laiks, ļoti gribēsies, tad es vēl labāk pats izbraucu, nekā tādas liek riski, un tas nav forši. Jā, pieskāries tēmā, ir viena daļa treneri, kas tomēr braukā līdzi, paši brauc ar bērniem kopā, un viena daļa treneri tomēr brauc ar mašīnu. Un kad tu pats Es esmu tāds, tas arī kurā vietā notiek treniņš īstenībā. Protams, ja ir kaut kāds velo aplis, kur nav satiksme, tad jau, tur kaut kā, bet, piemēram, mūsu Kuldīga arī patiesībā nav tik trāki, bet, un vēl viena lieta, pieņemsim, tu kā treneris līdz brauc, tu nevar paņemt tur, kameras, rezervus ratus, jo labi, varbūt tās izlūst tur spieķis vai pārtrūks ķēdi vai vēl kaut kas notiek. Tā tev ir kaste līdzi, tu uzreiz var kaut ko uz vietas izdarīt. Tā tu esi
Tāds pats kā tie audzēkļi. Kaut vai arī, ja kādam tur beidzās, kā teikt, baterijas vai jauda, tad vienkārši viņi var paņemt mašīnā un tev pārējiem nav jāaptur treniņš. Un vēl viena lieta, tāpat to es pats pieredzējis jau šajā īsajā karjerā treneru, kad ir kritieni, un tad ir jāskatīt, jābrauc uz bedpunktu. Un tad arī tu esi uz telefonu, varbūt tās tu neesi zonā tajā momentā, un tur varbūt tās kaut kas var arī izšķirties. Tāpēc es esmu par to, ka arī jāskatās vecuma grupa. Es nerunāju šobrīd par kaut kādiem varbūt tās junioriem, U23, bet tādi, kas ir U14 grupiņas jaunieši, tie, es uzskatu, ka labāk ir ar tehnisko braucību. Tu treneris esi šobrīd kurām vecuma grupām? Es esmu treneris, ar Agaru mēs dalām, ar Agaru Kimboru, kurš ir Kuldīgas novads sporta skolas direktors, un pārsvarā es strādāju ar, kas ir Latvijā sāk C grupa, kas ir līdz 15 gadiem, jaunieši, kas ir līdz 17 gadiem, un juniori, kas ir līdz 19 gadiem, U19. Jā. Vispār, kāds bija tavs pirmais iespējas, kad tu sāki strādāt? Tāds visticamāk jau tā kā jau parasti ir, kad no malas viss liekas visticamāk vienkāršāk un tā, kur bija tas, varētu teikt, neteiksim vilšanās, bet vai saprašana realitāte. Es domāju, tev vienkārši šo 3 gadu laikā ir izgājis tāds. Jā, kur ir tas lielākais, tas, ko tu saprati, ka nav tā, kā tu biji domājis? Pirmais, tad, kad es biju Itālijā U23 komandā, kad es braucu Palacāgo, kas arī vinēja Latvijas čempionātu, un tur mēs baigā sistēmā dzīvojam, tur bija armijas režīms un tad es redzēju, mums bija ļoti liela autoritāra treneris, tāds Olivano Locatelli, kurš ir ļoti spēcīgs vārds, kā treneris Itālijā, ļoti daudz čempionus izaudzinājis, kā Cipollini un vēl Entie, kas arī vinējuši Giro d'Italia, Ivans Gotti un tā tālāk. Un viņam ir 7 pasaules čempioni līdz šim sagatavot U23 kategorijā, un es redzēju, kā viņš strādā. Un, kā sportists, man baigi patikās tā disciplīna, un viss tas kaut kādā, labi, tas ēšanas režīms, bet to neaizskarsim, bet kopumā, viss tas, kā Itālijā to dara, man ļoti, un tad es tā pie sevis pieķēru, kad es beigšu braukt, šī varētu būt tā profesija, ko es varētu darīt, tā kā Olivano Locatelli dara, tā kā treneris. Bet tā nevilšanās, bet sākot trenēt sporta skolām, un to man arī pēc tam Agars bija šī atgādināja, kaut kādā jau ziemas, kaut kādā tas bija kā 2 mēnešus nostrādājis, kad viestur, zin kā, šie nav U23 grupa, te ir daudz arī jaunāku, un man uzreiz es tādu centos uzreiz, un tā kā bija kādreiz skolā, kad, ja skolotāji klasē neieved uzreiz autoritāti, tad viss viņi salūst, un tur bērni varēja pēc tam darīt, kā grib. Un tad es arī centos uzreiz tādu ļoti stingru režīmu iedot, bet kur es noteikti kļūdījos, tas ir normāli, tāpēc, ka tas man bija pirmie mēneši, kad tā mazākām grupiņām es noteikti iedevu bišķīt par šerpu, tā nopietnāk. Un tas bija, un otrs, kur es biju noteikti vīlies, tad atklāt tas jārunā, kas ir mūsu bērnu attīstībā, tas te fiziskā sagatavotībā, sākot ar tiem 10 gadu vecumu, kad, salīdzinot, kādi bijām mēs un ģirds vispār nerunāsim, jā. Bet, tā kā man patīk, kā vienreiz Staņģis Olijārs teica vienā lekcijā, kad mēs līdz tām sporta skolām, kad mēs nonācām kaut kādā sportveidā, mēs jau neapzināti trenējāmies vasarās vispār, arī kādī ziemas laukā, bērni bija laukā, skrēja, ķeriņas spēlēja, leca, tur visu laiku kaut kāds process, tur sprints, tur leciens, kaut kas, tu biji kaut kur jau, tu atnāc uz sporta skolu, tu jau īstenībā bija fiziski sagatavots. Un mums daudz bērnu atnāk uz sporta skolu, kur ir, ikdienā viņš saprot, ka viņš grib sportot, jā, ikdienā, ka vienīgais sports, kas viņam ir, tas ir skolā, sporta stunda, jā, un tad ir daudz lietas, kas ir, kur ir bišķīt jau, tas pirmie gadi nobremzējās tā, ka tu nevari tā strauji paņemt. Jā, tas, man liekas, bet ir saistīts ar to, ka mums paliek pārsvarā pilsētas bērni, ja, ka mums arī tā skolu politika ir tāda, ja, ka mēs slēdzam lauku skolas ciet, kas ir pilnīgi loģiski un, varētu teikt, pamatot, ja, kad mēs nevaram laukos turēt skolotājus uz nosacīt 10, 20 vai cik bērniem, tad attiecīgi vecāki šobrīd izvēlas dzīvot pilsētā. Un pilsētā tas dzīvesveids ir makskustīgāks, tie bērni vairāk sēž pie datora, viņš vairs neiet laukā, malciņu nest tā ir tāda globāla problēma. Tas jau arī, es jau arī ikdienā skolā to redzu. Tieši tā, jā.
man ir 14 gadi skolā, kopš strādāju, un starp to, kā bija pirms 14 gadiem, kad es atnācu strādāt, un kā ir tagad, tie bērni ļoti krasi mainījušies, un arī jau arī process, ko prasa no tā bērna arī skolā, ir palicis citādāks. Tu vairs neesi, teiksim tā kā, piemēram, kad tu teici, kad mēs mācījāmies, ko no mums prasīja jau skolā un ko tagad ir jāprasa, ir daudz citādākas tās vērtības. Un tā noteikti ir problēma, kad, piemēram, tā skolā tas mērķis ir tāds, lai viņš kustētos, vienkārši lai kustētos. Un tur nevar būt viņam mērķis būt rezultāts nekāds. Un, ja viņš grib rezultātu, viņam jādodas sporta skola. Bet tie, kas aiziet pie tevis uz sporta skolu, viņi ir bieži vien arī tie, kas arī skolā varbūt nav tas pats augšējais gals tajā kustības ziņā. Bet, ja nemaldos, tad šobrīd skolā, man liekas, ir 2 stundas nedēļā. 3. Man liekas, ka būs 3 vēl 2. Nē, ir 3. Ir 3. Ko es strādāju? Nē, labi, ir 3, bet tu strādā 2. Ritīgi strīdās. Man liekas, būs 3. Pagaid, es strādāju. Nē, ir 3. Nē, ok, bet vienalga, 3 tas ir... 2+1 ir blokstundas, 2 blokstundas, 1 stunda ir atsevišķā. Labi, tā 1 stunda, tad tu principā noģērbies. Nē. Tā ideja jau tiek būvēta, ka tev ir 2 blokstundas, kurās tu vari kaut ko daudz vairāk darīt. Un es pats personīgi to 1 stundu izmantoju kā sporta spēļu stundu, kurā bērni var spēlēt kaut kādas komandas sporta spēles. Jā, un tad viesuram jautājums, cik tev treniņu stundas bērniem sanāk? Tā pa grupām pieņemsim, cik maziem, cik tev nedēļā stundas viņam ir mēnesi? Jā, pa nedēļu tā, tas kāda arī nedēļa tāda kārtīga, piemēram, ziemā, tad vairāk tāds apjoma darbs ir, un tad, piemēram, ja mēs ņemsim, piemēram, C grupiņu, kas ir jau tā, tad ir kaut kur 8 līdz 10 stundām nedēļā. Tas jau ir tāds laba nedēļa. Daudz jau īstenībā. Jā, tas savācās, tā jau ir tāda, es runāju tāda kārtīga darba nedēļa. Jauniešiem tas būtu kaut kādi, tur arī sanāk 12, 14, un junioriem jau tur aiziet līdz pat 18 stundām var, tad savākt, jā, tas būtu nedēļā. Bet kā tev liekas vispār kopumā tie puiši, kas atnāk pie tevs, kā tu skaties, cik viņi ir ļoti sagatavoti, un vai, piemēram, tu uzskati, piemēram, daudz runā par to, kad specializācija tajā sporta veidā tik agrā vecumā īsti nav vajadzīga. Cik ir tev jaunākos, ko jūs ņemat? Tur 10-gadīgos arī ņemat? Šī ir ļoti laba tēma. Ņemat 10-gadīgos? Es pats esmu pētījis. Jā, mēs tagad ņemam no 10 gadu vecuma. Jā, piemēram, daudz uzskata, ka tā specializācija būtu vajadzīga tikai no kādiem 14 gadiem vai 15 gadiem, kad viņiem līdz tam vecumam būtu, es nezinu, aptuveni tā vispārēji. Jā, man bija šī diskusija ar vienu treneru Itālijā, jo man tas arī interesē. Es ņēmu kā piemēru kā Remko. Lielāko riteņošanas fenomenu, kurš līdz 16 gadiem bija futbolists. Jā. Un tieši uzreiz man tā aprauž, teica, klausies, Viestur, ok, jā, bet viņš gan izvēja beidz savu karjeru. Viņam, un kāpēc viņš nokrīt? Jā, tāpēc, ka viņam nav tehniskā tehniskā lieta, un viņš bieži krīt. Un viens kritiens var būt, ka viņam beidzās riteņbraukšana, un ok, spēcīgs, bet tāpēc ir, ko svarīgāko, ko mēs cenšamies iedot, līdz tiem 15 gadiem būtu tā vispārējā fiziskā sagatavotība, un uz to riteni varbūt tās netik ļoti tas intensīvais darbs, tāpēc tāpat tās sirsniņa jau auga, tur mazākas stundas intensīvā tajā darbā, jā. Bet vairāk to tehnisko izpildījumu uz riteni, jo tas bērns tajā vecumā uzņem visu kā sūkuli, un viņš praktiski tajā vecumā apgūst to, piemēram, kājā braukšanu, jā, nobraucienu, jā, izjūtas uz riteni, piemēram, krosā. Viņš tajā vecumā to, teiksim, visvairāk apgūst. Un tad jau pēc tam 15 gadu, tad tu vari sākt jau vairāk jau viņu gatavot jau, teiksim, tā nopietnāk. Es zinu, es tieši arī gribēju jautāt, jo es pirms 2 gadu biju arī Itālijā, Sicīlijā, un tur arī bija interesanti, ka tur viens pazīstams man arī strādā pa treneru, un viņi tos bērnus, tie bija arī kaut kādi 12-gadīgi puisīši, viņi pat tādi tā kā pamtraks, bet no smiltīm izveidot, kur tie puiši tur brauc līkločus pa kalnu augšā, lejā, tur pa kaut kā dēli pāri,
Un es viņiem saku, viņi te trenējuši, saku, jā, viņi trenējas, viņi tās prasmes mācās. Es saku, un kad viņiem sacensības, nē, viņu šosejas vispār, viņi nebrauc, viņiem nav šosejas sacensības tiem maziem, viņiem laikam nav kaut kādiem. Viņiem ir viņiem ir šosejas sacensības sākās tas jauniešu vecums patiesībā. Zēnu vēl tie C grupiņas brauc, kur ir tādi, un tā kā piemēram līdzīgi biķernieki vai tādi, kur ir noslēgts trases. Un kas ir interesanti, jauniešu grupām, kas mums ir B grupā Itālijā, nevar braukt līdz arī tehniskā mašīna, jo dēļ drošības, tāpēc, kad viņi uzskata, ka viņi vēl nav gatavi, lai brauktu pie mašīnas, pieņemsim, padzerties, vai pieņemsim, nomainīt, ja viņiem, pieņemsim, kaut kas tehnisks ir, mēs treneris stāv malā. Un ja kaut kāds riteņu defekts gadās, un ja gonki iet pa apļiem gadās, un man arī bija pieredze šogad ar Rūvu Zvirbulu, ideāla pozīcija, pirmā grupā puika brauc, un prokols, un ar to praktiski beidzās gongu. Nu jā, redz, tad tā pieredze dažāda. Tā kā. Bet, jā, tas viedoklis arī, es arī domāju, ka, jo ritimbraukšana, ir ļoti smags sporta veids, ļoti smags veids. Un ja tu viņu to bērni jau no 10 gadiem pārmoc, viņam jau tā sacensība, tas ir stress, tas ir viss. Un tu viņu jau var... Nav tāds viens atslēgas punkts, piemēram, es tā esmu domājis, ka mēs no tiem 10 gadiem tos bērns līdz 18 gadiem baigi satrenējam, un ir jau parādījies, ka 18 gados ir daudz talantīgi mums puiši, un tad viņi 19 gados vienkārši... Negrib. Jā, viņiem ir, tā kā viņi ir attēdušies, viņiem nepatīk vairāk. Parādās tiesības, parādās kaut kādas iespējas papelnīt. Jā, cits intereses vienkārši. Bet, es nezinu, tev kā trenerim, kā no malas. Es vienkārši skatos, kā man tas liekas. Pieņemsim, mums sporta skolā, tā kā ar Agru mēs strādājam, mums nav tāds galvenais mērķis, ka mums tiešām tie zēni brauc, ka mēs priecājamies, ka mums uzvar. Zēnos ir, ka ir uzvars, un tas ir viss ok, bet mums nav tāds galvenais akcents, kad mēs, piemēram, gatavojam viņu sezonu, lai galvenais, ka viņš ir labākais. Problēma ir ļoti viegli patiesībā strādāt ar jauniešu grupu. Viņi ir ļoti motivēti. To es ievēroju. Viegli, tiešām tas ir 16 jā, 16 plus, tas ir līdz 17 gadiem, kas ir. Viņi tiešām ir motivēti, tas ir tas solis līdz junioriem. Problēmas sāk parādīties junioros, un to es saskatu, otrā pubertāte, paplašinās kaut kādas redzesloks, tur intereses kaut kāds. Tur, un ne visiem ir baigā tā motivācija. Un kaut kāds tusiņš, vēl kaut kas, un otra lieta. Aizkarš, kad mums Latvijā, kur ir problēma neliela, nav mums vairāk tāds klubs, kā bija Rietumbanka, jo vismaz es atceros, es junioros biju ļoti motivēts, tāpēc, kad, lai turpinātu savu karjeru, es zināju, ka man jābrauc Rietumbankā. Un tu uzreiz praktiski bija motivācija. Tu redzēji mērķi un solis priekšu. Šobrīd junioriem ir citreiz grūti, mums šobrīd U23 tā komandas nav Latvijā. Un tad līdz ar to ir, kurš pats jūt sevī, ka viņš neparādīs tik fenomenāli rezultāti junioros, pieņemsim, ja tur top 10 tur pasaulē vai kādā nācija kausā. Un viņā kaut kā apmēram rodās, kāda jēga, kur es, un tāpēc tur tā cīņa, to motivācija neliela ir. Un, jā. Īsmā mums pagājušā reizē pie mums bija Gusts, un mēs ar Gustu runājam arī, Gustam bija pietiekami laba sezona, bet arī viņam bija tas, pirms, lai dabūtu komandu, mēs paši zinām, cik viņš ilgi mocījās, un viņš pat stāstīja, ka viņam tajā Nīderlandes komandā bija tie komandas biedri, kur nebija pat varbūt labāk ar rezultātiem par viņu arī rādītājos, bet tās Nīderlandes komandas, kas ir, tā kā... Ja tu būs stipri vienāds, paņem savēju. Jā, paņem, vienkārši pavisam godīgā ceļā viņi arī pateica, mēs paņemsim labāk vienu savējo, nevis ņemsim tevi, tā kā, un tas noteikti traucē. Kurā ziņā jau, pieņemsim, kaut vai Itālijā, tev jāņem ir, tā kā es kādreiz braucu, es pa U23 junioros noteikti līdzīgi. Tu esi uzreiz resurss, tu kaut ko izmaksā. Jā. Tev dzīvošanas visas, un līdz ar to tad tev jābūt ir tiešām, šis ir jāņem. Super, ļoti pamanāmām jau. Jā, un tad tā kā, tāpēc arī mums ir tā, tagad mums it kā tas notiek, kad juniori, kuri tiek, kur kaut kādās labākos klubos, tas visi ir forši, bet problēma jau, ka visi netiek, Un paliekais borti iespējams tādi, kuri attīstās mazliet vēlāk, vai ne? Jo to es arī kaut kur dzirdēju, kaut kas arī stāstīja, ka latviešu sportistiem tas progress, tiem jauniešiem
nav tā kā pasaulē, ir diezgan tā populāra, tā ar 19-gadīgiem čaļiem slēdz jau profesionālos līgumus. Šobrīd, viss ir palicis daudz ātrāk, un tā karjeras sākās jaunāk. Mūsējie 19 gados vēl varbūt nav sasnieguši to savu to pīķi, un viņiem vajag to, tā kā tu teici, to soli tajā. Tas pats jau ir tieši ar zēnu grupiņu, kad zēnos jau ar tas tieši ir, jo varbūt tās kāds jau ir bioloģiskā vecumā, jau ir 18 gadi, kādam ir 9. Un viņas ieliek vienā grupā, kaut vai tas, kas ir bioloģiskā vecumā 9 gados, viņš var trenēties 3 reizes vairāk. Tur ar attieksmu, viss. Bet viņš nevar nobraukt to kaut vai, kurš būs tur sačkos un reiz nedēļā nāks. Un tāpēc, kad viņš ir jau attīstījies. Un tas arī ir tāda lieta, kur trenerim ļoti jārunā ar sportistu. Un viņa motivācija daudzreiz, kā tolk man nākt uz treniņiem, es trenējos, es nevaru vinnēt, vai ļoti slikti brauc, jo viņš maziņš vēl, un tad var uzust motivāciju. Un tad jārunā ir, es atceros Baukšs, man bija līdzīgi, es biju zēnu grupiņās, es biju maziņš, un trenējos, un tas rezultāts nav kāds gribētos, kāds izreiz asars acīs, un tad Jānis Baukšs uzsit, Lēts, neuztraucies, tu sāki braukt 18 gados. Redz, šis arī, man liekas, baigi tā interesanti. Tev noteikti daudz saskaries to, ka tev ir tādi puiši, kas varbūt tieši tajā... Es vienkārši atceros vienu kūlīdznieku mūsējo Horeni, kurš bija junioru vecumā vai zēnu vecumā. Viņš bija zēnos, un viņš bija super pārāks pa visiem vienkārši. Pēc tam izlīdzinājās. Un tad tie pārējie pieskrēja klāt. Un viņam pazud motivācija. Tas arī tāds ir. Baigais vidceļš jāatrod ir, kurš ir citreiz saka, baigi labi, ka jau kāds zēnos ir baigais talants var redzēt, bet kaut kādā ziņā tas ir riskanti, jo var pienākt tas junioru vecums, ka viņi noķer pārēju un viņam kaut ko bā. Un otrs ir atkal, ka tu esi pārāk vāš, un tā atkal tu varbūt tās nevar dabūt to motivāciju. Tur tāds... Un tad mēs varam parunāt par to, principā treneris, kā treneris, ir manā uztverē ir... treneris ir arī dažāds. Ir treneris, piemēram, sportskolas treneris, kurš vienkārši iet uz darbu, lai nostrādātu savas stundas un bērniem iedotu aktīvu dzīvesveidu, vienkārši, bet nav tendēts uz rezultātiem. Bet ir treneri, kuri aiziet un viņš grib kaut ko sasniegt, kādu no saviem audzēkņiem izaudzināt, varbūt par profesionālu sportistu. Un kā tas notiek, kā tu to pamani un kurā brīdī tu viņu vari, kā saka, vairāk vai trenēt vai virzīt, tai pašā laikā, lai nenodarītu pār tiem, kas negrib varbūt iet kā profesionāli bērni, trenēties jau. Kā tas iespējams ar to brīdi, pieņemsim, tev ir labi, ne U23, bet tev ir junior grupa. Tu redz, ka ir 2 čaļi, kuri ir tendēti, mērķtiecīgi, viņi grib, bet tai pašā laikā ir 5 vēl, kur vienkārši mēs gribam aktīvi kustēties. Pa īstam sakot, vienkārši tās sportskolas jau būtība arī tev jau noteikti tā ir, tu esi saskāries, ka tev jau tā grupa jākomplektē no tiem, kas atnāk, un katrs bērns, pavisam vienkārši, lai cilvēki saprast, katrs bērns veido tavu atalgojumu. Tu nevar neņemt arī to, kurš varbūt savā dzīvē nekad negribēs būt profesionāls, bet viņš grib tikai, viņš grib iet un braukt, un viņam tas ir svarīgi. Bet, ja tev tajā parābot ir... mums ir čoms. Bet ir viesis. Tas, par ko es gribēju pajautāt. Kā tu nenorakt tos, un tai pašā laikā arī dot iespēju pārējiem. Čalīt. Man liekas, baigais deals tev ir nekā trenerim ar to. Tur ir tas jautājums ir ļoti smags, un tas nav vienkārši cevišķi mazākās grupiņās. Tur izteikti, man liekas. Tur izteikti, tur ir kāds, kas tad cenšas kaut kā dalīt to treniņu. Tur pa grupām, tos treniņu audzēkļi salīja pa grupām, piemēram, 1. un 2. grupiņa, kad, lai viņi iet tur, piemēram, vienā stiprā grupā, un tā tālāk. Pamana vairāk noteikti, kas svarīgākā lieta, kas man patīk sportistā, ka viņš atnāk uz treniņu, uz vispār uz sportskolu, ka viņš ir tur super atlētisks un tā, bet tā attieksme. Ka tu redz, ka viņš deg, ka viņš izdara 2 reizes, ka tu treneris jau izdarīja, un kas nākošais, vai tā. Kāpēc mēs tik maži šodien, vai tu redz, kaut vai viņam tas rezultāts vēl uzreiz nav, bet tu redz, ka viņš laiku grib, un tu zini, ka viņš pieaugs, un ar viņu būs. Un tad, ja tu var redzēt jau pa lielām jau jauniešos, plus mīnus, kurš tad... Teorētiski, kurš varētu, tas 15, 16 gadu, kurš tad varētu būt tas noteikti profesionāli? Bet reāli, bet tas,
Bet ir grūti tev noteikti kā trenerim. Nav tā, tev ir ko darīt, ja tev tas viens gads ir tāds, ka tev tur, piemēram, nezinu, 10 puiši ir, tādi, kādi viņi ir, bet ir viens, tu redzi, ka viņam ir... Viņi varētu pastrādāt vairāk. bet realitātē, ja mēs tā... Sportskolas treneris tagad nedrīkst to darīt. Jā, vai ne? Es zinu, tad tur uz šoseis, tad... Kā mēs arī darām, ir darbs, pieņemsim, kad braucam grupā, ir darbs, ir, pieņemsim, ka vienkārši aerobs treniņš ir, brauc tur visu grupā, tur var kaut vai simulēt kaut kādu karuselīt, kaut kādu komandiņu, bet, aerobā režīmā, pieņemsim, tur Z1, Z2, pieņemsim. Ir, kad tu, pieņemsim, tev kāds specifisks darbs parādās, tur komandas braucieni, tur attiecīgi laika kāds sprīdis, tur, ko grib darīt, ko grib trenēt. Vai pieņemsim kādu karuseli, vai kaut kāds itāļānkus uz sprintu, un ir, ka tev ir, tu brauc individuāli, tu sadali sportiski, ka, pieņemsim, ir tik un tik, pieņemsim, minūtes, tu nostrādā individuāli, vai cik tu tik kilometrus, tu nostrādā individuāli, Un tad tu, pieņemsim, protams, kad ir tās komandiņas, tu, pieņemsim, viens ir, stipri pārāks, ir grūti tad, tie komandas braucieni. Pieņemsim, tev jāturās ne maksimālajā tur režīmā, bet tev tur tādā, teiksim, tur, tūpies anaerobo sliekšņu. Ja? Vienam tur būs tas super būs pie anaerobā sliekšņa, viņš būs, bet tas viens jau būs tur deg ārā jau. Ja? Viņš jau praktiski nākus pie tehniskās mašīnas. Tad tur tāds ir citreiz tāds, tas ir grūtāk, bet cenšās, ka tu redz tāds, bet man pagaidām tāda pieredze nav. Man patiesībā vienmēr visās grupās līdz šim ir bijusi, kad man ir jauniešos, junioros mums un zēnos mums ir tādi 3-4 spēcīgi čaļi, kur arī Latvijā mums to rezultātu rāda un kurs var salikt kopā un kuri kā komandas biedri reāli viens otram nodara. Bet realitātē, tas arī noteikti būtu tā, ka tu jūti to, kad reāli mēs saprotam, ka ja tev būtu kāds talants, tev noteikti būtu jāstrādā ar viņu varbūt pat atsevišķu, ne? Vai tu drīkst to? Es nezinu, drīkst darīt vai nedrīkst darīt? Es ar tā domāju, tu drīkst individuāli ar viņu strādāt. Piemēram, es saprotu, man ir, nezinu, puika, tur ir Pēters, manējais, un es saku, viestur zin, kā ir. Es gribētu, ka to viņi pastrādā mazliet vairāk. Viņš pats grib, vecāki grib, visi gatavi iesaistīties. Un... Patiesībā, kas ir, tas nezinu, kad ir vairāk, tad ir labāk, to treniņu programmu tai nedēļai attiecīgām vecuma grupām es izlieku, kas ir piemērotai vecuma grupai. Un tad pieņemsim kāds tagad jaunies pasaka, viņš grib tā kā, viņam vajag vairāk, viņam vajag bez mazliet tā kā, nezinu, tur 25 stundas nedēļā, tur kaut ko tā piemērs. Pieņemsim, Tas ir, tur kvalitāte nebūs tam. Katrā vecuma grupā tomēr tā kvalitāte, tas apjoms ir jātur tāds, kāds viņš ir, un tie kilometri vai individuālais brauciens vai grupas brauciens, viņiem ir tik, cik viņi ir, arī, vai šī tur super talants. Var pieslīpēt nianses ar viņu strādājot individuāli, ka tur, pieņemsim, kaut kā tu iedot, pieņemsim, uzdevumus viņam individuāli tajā treniņā, kaut ko attiecīgi, tur, pieņemsim, kaut kādu tur kāpinājumu vai vairāk kā kadēns pastrādāt, vai vēl kaut ko tur tāds individuāli, tā es arī bieži daru, kad, pieņemsim, kādam ir tas, kādam ir šis. Bet tev, principā, no kura vecuma, šobrīd ir populāri, un ne tikai populāri, bet es arī tam piekrītu, kad, principā, profesionālās komandas jau šobrīd saka, bērniem, pat ne bērniem, visi, kas trenējās, lūdza jau praktiski no pirmās dienas reģistrēt visus savus datus. Viņi nākotnē jums tikai noderēs. Tad tevā grupā, viņi pieņemsim, vai tas ir Garminā vai Training Peakā, kā ir tiem bērniem? Training Peakā. Es visu arī Training Peakā lieku, tur man tie dati visi ir. Protams, ir grūtāk savākt visiem tos pulsometrus, Garminus uz tos gadžets zēnu grupās, ne visiem viņi ir. Un kādam uz rokas ir, kādam tas, bet vienalga tas ir, tāpēc es vienmēr puikiem pēc katra treniņa atgādinu, lūdzu, atceramies par Training Peak, jo tad es varu kaut ko izanalizēt. Man ir kaut kas. Tieši tā, tev ir kaut kāda bāze, uz ko tu skaties izaugsmē vai tā tālāk. Kaut kādu nogurumu, kaut ko un tā tālāk. Un tad plus mīnus pēc tā vadās. Tāpat tās, pirms junioros jau daudziem jau parādās, ir arī, kam jau jauniešos, tur ir jau jaudas mērītāji, bet pārsvarā vairāk visiem parādās junioros, un tad jau tur vēl dati nāk klāt. Bet tu kā treneris domā, kad, piemēram, bērnam... kad vajadzētu sākt strukturēt treniņus? Ja viens ir strukturēts treniņus, bet kad, piemēram, arī... cik gadu vecuma? Ar Jānu Kaupu šito apspried tieši, kad biju pie viņa, jo mēs analizējam tur laktāts un visu.
Nu, viņš man tā teica, droši noteikti ar zēniem vēl baigi strukturēt nevajag. Zēnu grupu, ja tur vairāk vai noteikti sākās ar jauniešiem. Tas ir U17 grupa. Zēnu, jā, tad tu gatavojies kaut kādai sacensībai, tur izdari kaut kādu, pieņemsim, bloku, kāds tās sacensības būs, jā, tu iedod, jā, bet viņi ātri atjaunojās, jā, un ceļš tai vecumā, un tur baigot tādu specifisko, teiksim, strukturētu treniņu, viņiem tas nav vēl tik liela nozīme. Nu, jā, es arī paklausījos vienā, man liekas, podkāstā, Jānis Kaupa runāja, ja viņš teica, ka principā, jā, tie puikas, kamēr viņiem ir tā attīstības fāze, viņus baigi grūti ir nomērīt un pat nav iespēja mērīt. Īsumā, Gusts arī pateica interesantu faktu, ka Nīderlandē iedomājas, viņš nezināja, vai tas tā ir visur, bet tur tie atsevišķi teica, tie jauniešos vai kurā vecumā viņiem nav treneris. Viņi tā kā for fun trenējās, braukā, kaut kā interesanti. Kad arī viņi, Tur tie klubi ir miljons, tur ir tiešām klubi, kas ir tiešām uztaisīti kaut kādu, piemēram, ģimenes uztais kaut kādu klubu, viņi patīk riteņbraukšanu, un tad vienkārši tur brauc vecākiem līdzi, un tas treneris tur nemaz īsti nav. Treneris ir bez mazai kāds tēvs, kurš brauc ar riteni, pasaka apmēram, ko darīt, un kaut kā tādā ziņā. Tā kā tas arī daļai varētu būt tie zēni vecmāki, tie puiši tomēr to riteņbraukšanu izbauda kā prieku, un viņam rodās tā vēlme to darīt. Nevis tu viņu tajā zēnu vecumā nokauji ar kaut kādiem tiem specifiskiem darbiem. Un tā rezumējot, vienkārši tu noteikti, es domāju, tu piekrīt tam, ka tiem puišiem sākumā tīri vajadzīgs vienkārši iemīlēt to sportu veidu. Tas ir visur, jā. To es arī mācījos, tur bija par futbolu, jā, ka sāku pirmais periods iemīlēt attiecīgo sportu veidu. Un radīt par to interesi, jā, radīt par to prieku, jā. Tas ir noteikti tas pats galvenais, jā. Jebkurā gadījumā, ja tas puika atnāk uz riteņbraukšanu, protams, viņš atnāca tāpēc, ka noteikti viņam pa lielam patīk, jā. Es atceros, kad es gāju vieglatlētikā, bet manā laikā visticamāk, ka Baugžs bija sporta skolas direktors tajā brīdī, un tad ļoti daudz puikas gāja tieši riteņbraukšanu, tāpēc, ka varēja dabūt riteni. Kā šobrīd ir ar... Tagad ir otra problēma. Tā, man liekas, ir tāda liela globāla problēma. Tagad... Tā ir čābīgi ļoti ar to. Tagad mēs citreiz... Zin kā, ir baigais prieks, ka tie sportisti nāk mums. Un es vēl gribētu vairāk. Bet, zin kā, citreiz mēs āgri saskatās, ko mēs dosim tagad. Jo, zin kā, tām vecākām grupām jau vēl tur kaut kas ir. Mums ir problēma tieši ar tiem iesācējiem. Nav tie mazie riteņi. Nav tie maziņie, un tu tāds apmēram, kam pacelt uz augšu nākošo riteni, kurš jau ir izaudzis, lai iedod to maziņu. Un nav tā, ka tas fāterīts ar tā mamma arī atvēr to puiku, un viņi domā, ka viņam iedos to riteni, ka viņam pasaka, tev viņam jānopērki, un visticamāk ne maksimā. Jā. Tad, kad tu nosauc to ciparu, tad vienkārši... Ir citreiz jautājumi, kā un mountainbikes riteņus nedod, pieņemsim, tu tāds, ne īsti, tur pa to mežiņu, tad tur vairāk tas nav no sporta skolas puses, tur vajadzētu paskatīties pašiem, jums kāds nav, tad citreiz atbrauc ar kādu un tad vienkārši smagāku. Mēs tā riteņbraukšana, tā nav vieglatlētīga, kad vecāks pieņemsim, ja viņš nolem to savu bērnu sodīt uz riteņbraukšanu, tad viņš jau starterē. Jā, bet tas būs izmaksas kaut kādas. Bet kur runāt vieglatlētika, man tieši, esmu audzinātājs arī, man viens puika gāja vieglatlētikā, un viņš man saka pie pusdienu galda, es vairs nevienu treņam, es saku, kāpēc? Viņi man lika nopirkt maiku, un naglens. Es saku, kas ir? Nē, mammai nav naudas. Un tā ir globāla problēma. Vecāki nevar atļauties nopirkt viņam pat maiku un naglenes, lai viņš trenētos, jā. Tas ir tās par maiku un naglenes. Jā, bet tas ir, bet principā tas ir... Bet tas oponēt, un es arī varētu. Nē, visi pareizi, bet arī redz, tas ir, ja viesturs pieņemsim kā treneris, redz, ka tā problēma sākās čalim, kurš ir potenciāls. Viņš ir, kā saka, es nezinu, neteiksim spiest vai kā, bet viņš ir gatavs rakt un palīdzēt viņam un atrast, kas viņam palīdz, lai nenorakto čali. Tas gan, protams, ja tur ir tāds perspektīvas, tu jau kaut ko domās un meklēs un sameklēs, bet tā ir viena no Latvijas problēmām, ka šobrīd arī tādā tīri tehniskā lietā, piemēram, tas pats šie riteņi, bet arī tāds gadžets, ka tu teici, būtu jau forši, ka tiem zēniem būtu vismaz tās pulses jostas. Ideāli būtu visiem. Jā, visiem pulses jostas un kaut kāds sakarīgs velodators, teiksim tā, uz kura, no kura var tu tehnoloģiski vieglāk pārlādēt datus, nevis tev atbrauc to
sigam, kas tev it kā to kilometru skaitu, to pulsu. Tev jau kā trenerim ir ļoti sarežģīti, ja viņi ir dažādi. Ja principā visiem būtu, piemēram, Garmin Training Peaks, ļoti vienkārši. Vienā platformā viņi visi ir, te vien pārskatām. Vienkārši tas datoriņš jau varētu būt arī tur Vahu. Jā, bet viņš jau visi iet Training Peakā. Ja viņš aiziet uz to Training Peakā. Viņš jau aiziet visi tur. Jā. Bet ja vienkārši ir jau tie, kuriem ir tie, parastais. Jā, parastie, kur tu bez mazai jānolastā. Atcies, ka likt to magnētiņu, viņš mēr tādā veidā. Tāda arī ir vēl, jā. Tā ir tāda arī lieta. Mēs varam aiziet, kā tev ir, kā tu redzi visu to, kā ir skola, tie kopā ar treniņiem, ar sporta skolu? Jā, šitas man jau godīgi ir sāpīgs jautājums. Es esmu jau savā asinīm, savām karstām asinīm, es zvanīju skolotājām, jo arī viens no pirmiem gadiem, kad strādāju, sākās tas pavasars, 2 treniņi, 6 nav. Kāpēc konsultācijas? Kā tas ir 4:30 konsultācija, un kad skola sākās 8 un beidzās, kad tagad arī 8. Kā sporta skola, taču sporta skola arī taču arī ir oficiāli iestāde. Bērns atnāk uz sporta skolu, parakst līgumu, tas ir tā ir atbildība. Mācības stundas bez mazajām. Un nav, tāpēc, ka konsultācijas. Tad es sāku zvanīt skolotājiem, vai tiešām tāda problēma, tad, protams, pasaka, tas ir atkarīgs, kā mācās. Protams, ja tev ir iekavējumi un tur sliktāks atzīmes, un tās konsultācijas, diemžēl, un skola ir pirmajā vietā, mācības, jā, to es arī uzskatu. Tad arī tādiem sportistiem kaut kādā ziņā tā ir motivācija, ja tu negribi robu sportā, tad nevar būt robs mācībās, jo mācībās robs, ies uz konsultācijas, būs robs sportā. Bet tu skatus viņiem, zini, ka man šito jautāju. Es esmu jautājis no E-klases, man pat Eids rādīja. Jā, vai E-klases, pasies, kurš tu esi tur topā. Tajā rangā. Rangā. Tad jautā, lai parādās. Jā, tas tā. Bet īsmā tā ir šitā pa konsultācijām tā būs tev liela problēma, jo šobrīd ir ieviests jaunas prasības, kad piemēram, ja viņš nav bijis pārbaudas darbā, vai viņš uzrakstīs viņu nesekmīgi ar nākamo gadu, viņam būs jāiet pirmkārt uz vienu konsultāciju, mācīties to visu, un tad tikai nākamā konsultācija, kur viņš reiz labot. Tas nozīmē, ka viņš tev, iespējams, ja tas treniņš tev tur ir tajā trešdienā, tad viņš jau 2 nedēļas tajā trešdienā netiks, jo viņam būs uz 2 reizēm jāaiziet. Un principā tas, ka tajā skolā viņš varbūt ir kavējis kaut kādu vielu. Skolā ir tā, ja tu principā tagad tās mācības ir tādas, ka tu izkavē kaut kādu brīdi, ja pēc tam tev ir grūti ieķerties apakaļ. Jā. Tev bez mazai vajag tiešām privātu skolotāju, lai tev pievelk apakaļ tur, kur tu esi izkritis to caurumu aiztais ciet. Un ja tu viņu sāc kavēt, tad tu visu laiku tur tad tu visu laiku tu esi tajā grupetā. Tad kā var... Es nezinu, nākotnē panākt to, tad mēs runājam, ka kādreiz, es kādreiz gāju skolā, man bija tā saucamā sporta klase. Man bija treniņi pakārtoti, principā bija saskaņot mācību grafiks ar treniņu grafiku. Kas manā uztverē būtu baigi forši, jo es zinu, man pašam arī ir puika, un es zinu, kā tas ir, ka tev stundas beidzās 4:30, treniņš sākās 4:00, viņš atbrauc mājās 6:00, 7:00, jāsāk mācīties, un viss ir slikti, viņš ir nogurs gan no treniņiem, māca viņam, principā, grūti visu to, un atkal no rīta atkal viss tas pats, un pa vidu vēl ir nometnes. Jā. Tas būtu ļoti ideāli, tāpēc mēs esam pārunājuši ar vairākiem treneriem Kuldīgā no dažādiem sporta nodaļām, volejbola, futbola, basketbola, kad tas būtu vienkārši fantastiski, ja kaut kas tāds izdotos izveidot kādā no Kuldīgas skolām, kaut vai sākot no 5. klases, tā sporta klases, bet tagad jau parādās problēmas ar vidusskolu, kad viņi vairāk nav tā kā obligāta, un tad viena paliek tikai 12. Nav obligāti? Nē, vidusskola, kā nav obligāti. Vidusskola jau vienmēr bijusi izvēle, tu jau vari neiet vidusskolā, bet viņa visdrīzāk Kuldīgā būs viena klase vienā skolā vai kaut kā tā. Jā, 2 vidusskolas būs, un tās, kurās tālāk aiziet profesionāla izglītība. Liels uzsvars būs uz profesionālu izglītību, bet vidusskola būs, 2, tikai Kuldīgas iestādēs izskatās. Un tas tie atkal papildus resursi, un, kā Ģirds teica, par to jārunā ir. Un tad, laikam, cik es saprotu no Āgra, ka kaut kas līdzīgs ir Liepājā uzbūvēts, bet tas priekš sporta būtu tikai ļoti labi. Un es domāju, arī daudz treneri būtu apmierināti, būtu vieglāk strādāt. Un arī tajos vistrakākais jau arī man personīgi kā riteņbraukšanas treneriem ir tie ziemas apstākļi tieši pa tām darbdienām. Jo, pieņemsim, ir tumšs ātri un tev vajag
tu piemēram, krosiņš vai kaut kāds pārgājiens ar kaut kādiem vingrinājumiem, pat repītēm, tu to dari dabā. Jā, un tad es tur sapircis, tur ir vestes un viss, bet praktiski tu to pusstundu kaut kādā gaismā, un pēc tam tums parādās. Un tu tā arī trenē, tu tā tumsā jau esi, jā. Nu, tur arī tāds spiedošs, tas garstāvoklis paliek bez mazliet. Jā, tam neumolīgi. Jā, ir, kad arī mums ir tāda ar futbola stadionā treniņi, tur ir vilniskiem vingrinājumi, futbola spēle, tur arī prožektori ir ok, jā, bet, nu, tas, un plus, piemēram, tām jauniešu grupām un zēnu grupām mums ir izbraukt laukā līdz tai piekdienai, no pirmdienas līdz tai piekdienai ar riteni, jā, kad sāksies, piemēram, janvārs, kad vairāk jau vajadzētu sākt ar riteni, jā. Ir grūti, jo ir vēl tumšs. Tad praktiski veloveltnes, ja, vai Stanaks veloveltnes, tā ir tā opcija. Bet, ja piemēram varētu sakārtot to skolas sistēmu, kad ir sporta klase, tad noteikti kaut kā, piemēram, to rīttreniņu, ja, kad viņš var izbraukt, piemēram, savu izturības treniņu uz velot. Tas būtu, sports būtu noteikti ieguvējis. Es domāju, mācīja skolā arī būtu ieguvēja. Tā ir, man liekas, prestiža lieta. Un, jo, pieņemsim, daudzām no skrundas braukt uz sportisti, ja, braukt reāli uz Kuldīgi, iet tajā sporta, kurā skolā būtu, piemēram, sporta klase, viņi noteikti iet uz Zin kā, tas arī vienkārši, es domāju, tādā ziņā, piemēram, man no skrundas braukt pie tevis 4 vakarā uz treniņu. Baigi negribas ar ko atbraukt, tev ir kādam no vecākiem jāvēr. Jā, baigi negribas, bet ja es varētu braukt un mācīties un man internāts? Būtu... internāts variants vai vienkārši es, kaut no tā rīta atbraucu uz skolu, bet man ir treniņš, tad ir skola un es vēlāk braucu mājās. Tas ir tieši tas pats, kas ir arī pieaugušam cilvēkam. Ja? Tu vari padarīt ļoti daudzus darbus, ja tu plāno. Un tas ir tas pats, protams. Ja varētu, pieņemsim, sporta skolu plānot kopā ar skolu, tad es domāju, ka uzlabotos gan sekmes tam skolniekam, gan tā fiziskā, kā teikt, tā sagatavotība. Ja? Jo reāli šobrīd ir tā, ka skola velk uz savu pusi, sporta skola velk uz savu pusi. Un iespējams tāpēc, ka viņam jāiet ir uz to pārrakstīt kāds darbs, viņš neaiziet uz treniņu, viņam zūd fiziskā sagatavotība, un tur Ja skolas, klausieties, ir bēdīgi strādāt, kad treneris ir gatavojies nedēļai treniņus un atnāk vienā grupā divu sportistu. Tas ir baigi skumīgi. Trenerim arī pazūd motivācija. Jā, protams. Man arī vajag vismaz, kad ir visi tie mani sportisti ir, un tad... Šito es tev saprotu. Man ir kaut kā ar pieaugušiem cilvēkiem, tu sagatavo nodarbību, kaut kā dejām, es tur sagatavoju, ko es darīšu, un tad tu ienāc iekšā tajā nodarbībā, un tu secini, ka 6 no tiem nav. Un tad ir tāds. Jā, tas tāpatās kā mākslinieks. Viņš var pasakt, jūs man nemaksāt to naudu par to koncertu, es nespēlēšu, ja tur 3 cilvēki sēdēs. Man tā nauda nav vajadzīga. Tādās es tev saprotu, izdomā treniņu, ko tu ar viņiem darīs, un tu jau plāno viņam nedēļas divas un traki, tā kā jūs iepriekš pieskārāties, ka tas talantīgākais neatnāk, jo viņam ir konsultācija. Jo, lai mēs būtu visam godīgi, bieži vien tie talantīgākie netik labi veicās ar tā. Jā, tā ir, jo viņš ir tendēts uz kaut ko, un tas īstenībā ir otrā plānā, jo viņš ir mērķiecīgs tajā. Viņš māka nolikt to viņš nebūs tajā otrā. Un tad tas ir tas, kas tagad no cik gadiem treniņu nometnes ārpus Latvijas bērniem tā esam? Mēs personīgi tā esam ārpus Latvijas no tā jauniešu vecuma. Tas ir tas U17, jauniešu junioru. Un tad mēs braucam uz Itālijā. Un tad, principā, tie bērni brauc līdzi. Skolotāji nebrauc līdzi. Un tad tie bērni paliek 17 gadīgam pasaka, ej vakarā izmācies, Mācies pats savus 17 gadus atliks. Un tad es no savas tā skatu punkta skatos, es domāju, ka... Pavaroties pa labi, saprotu, kad viņam būs 17 gadi, tev būs jābrauc līdzi. Es kā vecāks, es baigi gribētu, ka tur ir līdzi skolotāji. Es arī. Bet mēs bijām Lombardijā, un tur tādā prāta vētrā runājot, mums dzīva baigā ideja, ka vienkārši būtu štēle, biznesa iespēja tev, kad ir treneris, tu esi kā, tu vari strādāt ar viņu kā, vai īstenībā jau patiesībā nē, ar viņu var strādāt treneris kā cits, kas viņam dod strukturēts treniņus, un viņš tur 17 vai 16 gados sāk to darīt, bet ar viņu kopā dienā visu laiku ir,
skolotājs, pieaugušais, kurš var viņam šīs mācības palīdzēt, tā kā asistēt, nevis tā kā būtībā, viņš mācās kaut kur attālināt, viņam tiek iedots, kas viņam uzdots un tā, bet tas skolotājs ar viņu strādā un palīdz viņu, tā kā uz to virzīt. Tajā pašā brīdī pieskat, vai viņš mācās, pieskat, vai viņš trenējās, nezinu, tur kā viņš ēd un vispār. Principā tu piesaistam vienam vai kaut kādiem 2, 3 bērniem līdzā cilvēku, skolotāju, kuram ir, un tas tiek akceptēts arī no skolas puses, ka viņam līdzā būs tur Jānis, kurš par viņu, viņš, tas skolotājs, kas tur dod tos darbus, kas brauc līdzā. Tu mācījies Murjāņos pats? Kā tur bija tā lieta, ja principā čaļi brauc uz nometnēm, bija skolotāji līdzi? Nē, tad manā laikā jau vairāk nebija. Tas bija vēl padomu laikā, ka brauc līdzi. Padomu laikā? Jā, ka Romīts bija, Vainšteins bija, zinu, kad brauc līdzi, arī lasot romānu Vainšteinu to grāmatu, ka tur bija, viņi brauc uz tām, kas tas bija, Uzbekistāna, uz kaut kur tur, uz tām treniņu nometnēm, un tur bija brauc līdz skolotāji. Kaut kā tur mainījās, tur bija mēnešu gāra nometne, kaut kas tāds, un tad tur pa nedēļu vai pa 2 nedēļām vai kaut kā tā, es negribu samelot, bet... Piebrauc skolotājs, kas kaut ko... Jā. Tā bija? Tā būtu noteikti, jo... piemēram, kā tu domā, nezinu, kā tev liekas, tā, ja mēs tā paskatāmies, ja tam puikam ir kaut kāds potenciāls, viņam tomēr būtu jāpadzīvo arī kaut kur ārpus Latvijas, lai, Kaut vai reliefu bišķiņi saprast. Protams. Dēļ reliefu un dēļ Protams, riteņbraukšana Eiropā, mums jāsaprot viena lieta, ja mēs audzinām profesionāļus, riteņbraukšana Eiropā ir pavisam savādāk, jūs to paši ziniet. Tur ir pa labi, pa kreisi, serpentīns, saliņas, vien pēc otras, un tur viss ir savādāk. Tas nav tā, ka tu uzkāp uz šosejas, 40 km vienā virzienā, pāris līkumu un apakaļ. Un... Tagad es vienmēr atceros, man smieklīgi, Neilānu pieminēšu Kristē, viņš, ka mums tas Covid laiks te bija, mēs baigo periodu te notrenējās, 2-3 mēneši vispār, ka nekas nebija. Un viņš tagad atbrauc uz pirmo treniņu nometni, uz to Andoru. Un tad bija vēl viņam komandā tas Dan Martins, kurš tur Andorā dzīvo, viņam tur rezidents un tā. Un tas Dan Martins pēc treniņu vai kaut kā tā iet pie šitā, pie mūsu meha. Pie oša. Un tā man Kristis stāstīja, kad vajag nomainīt kalotkas tiem disku bremzēm. Un viņš saka, un kaut kāds arī viņas slikts esot, tāpēc, ka baigi dilstot. Kā var tā dilt? Un Kristīši tā pie sevis tur, viņš saka, ka viņš tā domā, viņš tāds pieejas, viņš vēl klausies, ko viņš tur pasies, man vispār ideāli. Viņš klausies, tu treniņā, kur tu biji, 2 reizes piespied bremzes, viņš kamēr nobrauc lejā, viņam jau viņas nodīluši. Tas ir tas ir tās, tā ir tā realitāte, ka tu jau pat bremzē, tu iemācies Eiropā. Jā. Un tā jau ir, tu izbrauc uz šotu, un tu bremzes praktiski neizmanto. Bet īsmā mēs sāk domāt, mēs esam nobraucis Latvijā pat bieži vien, man liekas, atbrauc mājās pirms no kāds Eiropas, un tev priekšējās kalotkas ir padilušas, vai aizmugurēs tu pat nemaini viņas, jo te īsti nevajadzēs. Un arī tā riteņu pārvaldība, tu tur pat taisni brauc. Paši mēs zinām, labi, mums jau iet bišķi grūtāk, mēs jau vairs nav tik jauni džeki un tā tālāk, bet ir pēc nedēļas nometnēs mēs jau paši braucam savādāk tos nobraucienus, kā mēs pirmajā dienā aizbraucam, liekas, nevar izņemt līkumu ārā, bet pēc tam tu piešaujies vienkārši visiem iet savādāk. Un tad tas ir, ja tu tajā līmenī gribi braukt, tev tā vidi ir jāsaprot drusciņi, un tur ir jābūt. Realitātē, piemēram, sanāk tā, kad, piemēram, tu kā treneris, piemēram, ja tā redz ir puika, kā tu skaties, tu gribētu viņus tā kā, tā ir tāda baigi sāpīga tēma noteikti. Es pilnīgi domāju, ka es arī negribētu, ja man ir kāds talantīgs. Atdot nevienam. Es esmu viņā tik daudz ieguldījis, un man tagad jādod. Tur jau tā lieta. Pirmais, ko es ļoti gribētu, tas pirmais plāns, kas būtu ideāli, kas ir mūsu klubiņš, kas ir Golding and Cycling Akadēmija, pie sportskolas piesaistīts, kad izdotos kaut ko jau daram, mēģinam, tas U23, jo paskaidrošu, jo junioros, kā jau jūs teicāt, vēl joprojām tajā vecuma posmā ir dažādo tajā attīstības stadijā. Un ne visi junioru vecumā uzreiz parāda savu potenciālu. Ne visi. Kāds izaug 23, un ne visi parāda. Un ja viņš tajā
junioru vecumā nav fenomens, ja, un viņš paliek 30. pasaules čempionātā, ja, un viņš neparaksta nekādu līgumu. Un tad viņam praktiski, ja Latvijā vairāk nav tāda kontinentāla komanda, kas viņu turpinātu vēl to U23 ciklu gatavot, praktiski viņam beidzās karjeru, un beigās karjeru čalim, kurš 30. pasaulē palika bez... Tas tāds piemērs, bet kurš varbūt tās brauks Latvijas kaut kādā, pieņemsim, amatieru komandā, bet mēs zinām, viņam uzreiz tas līmenis kritīsies, jo sacensības mums ir 80-100 km. Un tāpēc, ja būtu tāda, kā jau Rietumbankas komanda, tas būtu fantastiski, tāpēc, kad mēs turpinātos talants, joprojām tā būtu mūsu džeki, tad nebūtu tur tā... Zini, kā tu esi kaut kur Itālijā, kur tu kritīs ārā, tāpēc, ka tu esi Latvijas. Jā, bet tos mūsu džeks, un lieliski piemēri, Neilāns izgāja Rietumbankas sistēmai cauri, Skuiņš izgāja, Emīls Liepiņš izgāja. Tā kā Sara Motins izgāja, Smukuls tur gan izēja daļēji, jo viņš aizgāja, Oļeks. Jā, tā kā tas strādāja tajā laikā. Un mēs redzam, ka tagad ir problēmas. Un tāpēc tas būtu tāds primārais, un protams, uz U23, ja, pa to junioru vecumu tur ir tā, ja tev ir klubs Latvijā, ka tu vari sagatavot, viņam iedot pareizi treniņu, labu treniņu nometni, sagatavotību, un izbraukāt arī starptautiskas sacensības, ja, un arī, kad pirms Latvijas izlasē tiek sportisti un brauc nācijas kausus un viss, teorētiski viss tur ir ok, tur var viss izteikt. Jā, bet ja tev ir tā, ka tu reizi gadā tur izbrauc ārā talantīgs džeks, tur reizi gadā parādās kaut kur Beļģijā, tikai kaut kur tā, tur arī viņš var, kā saka, bišķīt pazust, jā, kā iemidzināt viņu, jo, tur jāskatās pēc situācijas, jā, bet es atceros, man tagad Itālijā, kad es biju septembrī, man pienāca Lukas Šinto, bijušais profesionāls klāt, viņš tagad vada junioru komandu Franco Ballerini, bija kādreiz tāds profesionāls itāļiem, kurš nositās autorallijā, un nosaukumi Franco Ballerini junioru tīmu. Un viņš kādreiz bija profesionālais sporta direktors, arī tas Lukas Šinto. Viņš pienāca, viņš klausīja, ka nav kā talantīgi latviešu riteņbraucēji, junioru. Bet viņam tas talantīgais ir, kur tev jāparādīja dati, kuri tur... Viņam, kāds spēcīgi, jā, jums nav kāds spēcīgs, ko iedot. Viņiem ir interesi, daudziem ir interesi. Bet, kur es saskatu problēmu, bija šī tā skola, un tur tad ir... arī finanses. Un finanses, jā. Ir klubi arī Itālijā, kur tev to ēdienu nodrošina, tās 3 reizes dienā tu esi paēdzi, jā, un tev kur ir gulēt, jā. Bet vienalga tas ir, tu esi no mājām projām. Runāsim godīgi, vienkārši arī tie junioru komandā tās ir izmaksas uz vecāku pleciem. Palielam. Mēs jau ar Gustu runājām. Tā ir mums, saprot, hokeja spēlē Kanādā palielam, ja tu gribi būt NHL spēlētājs, tev ir tur diezgan ātri jānokļūst. Ja tu gribi būt labs profesionāls, tu nevar baigi arī domāt, kad tikai Latvijā mēs par šito trenēsimies, un es būšu, tur. Es atceros, kādreiz bija tāds mīts, es biju kaut kāds jaunieks juniors, daudz gāju, Andres Reis aizgāju uz Itāliju, Romāns Vanšteins mums vispār, Piotrs Grūmovs mums ir priekštecis Itālijā, bet Vanšteins tur, visi šie profi bijušie, un tad vienmēr varēja ierunāt kādās komandās. Jau tik ātri netur, pēc junioriem uzreiz pirmais gads U23, nevajag, viņš sadeigs, viņi tur pārtrenēs, jo bija tāds mīts, kad Itālijā tur ir, tur nenormāli pārtrenē un tā. Bet es domāju, ka Oļeks Meļeks pakās kaut kādā ziņā, tas ir mans viedoklis, World Tours karjeru, jo viņš bija super, viņam bija sirds tagad zirgam, jā, un viņš bija viegls, gorņaks, viņš tur varēja būt... Mans viedoklis, zinot viņa tās spējas, Piotru Grūmovu līmenī bez mazai, tā, jā, un tā kā, bet kaut kur bišķīt pa ilgu, mans viedoklis nosēdās Latvijā, tajā U23, tajā, ka kaut kur viņam vajadzēja, un otrs bija ļoti daudz sacensības Beļģijā, kas it kā nav viņa reliefs, jā, viņam vajadzēja tur Spānija, Itālija, kaut ko tādu, tur tā, un mēs daudz talants esam tādā ziņā zaudējuši, arī, kad it kā jāpatur, jo, lai tā kā nepārķer, bet beigās, jā. Bet, realitātē, par to, kad Latvijā ir vajadzīga komanda, nav šaubu nevienam, es domāju, arī federācija. Bet par to jau runā, kā pienāk kaut kāda saruna, tur, Māris to saka, tur, Toms, to Krists saka, tu to saki, mēs to sakām, visi to saka. Tas nav nekāds baigais jaunums, ka vajag, visi to zina, ka vajag. Bet, mēs zinām, ka tu mēģināji. Pie kā tas apstājās? Kur ir tā lielākā problēma? Kur tas viss apstājas, kāpēc neviens to būs? Kāpēc neviens to nedara? Kas man par to būs?
Tas ir tā lielākā problēma. Tā apmēram ir tā atbilde, kad tev kaut kā tā riteņbraukšana mūsu valstī, Latvijā, viņa varbūt tās jābūt kaut kādai noteikti, tāpēc tā U23 komanda noteikti vairāk tāpatās bāzēsies Eiropā. Jābūt kaut kādai ļoti lielai interesei reklamēties kaut kādā pēc biznesa viedokļa būt Eiropā, ja? Kaut kam, kas varētu to klubu uzturēt. Bet grūti ir ļoti. Tas man arī kaut kāda vilšanās, ko jūs teicat, jo tad jau, kad es sāku būt treneris, man bija tāds tad jau sapnis, ka kaut ko tādu vajag atjaunot. Es domāju, elementāri, jā. Nav galīgi elementi. Ceļš mūsu laikos tagad ir diezgan riteņbraukšana ir tas sporta veids, ko ir grūti pārdot. Tas nav ne futbols, ne basketbols, ko tu vari tirgot biļetes. Skatītāji. Jā. Un cik ir runāts arī, tad arī profesionālā sportā komandas apstāties, kas notiek, mainās sponsori, iet prom, nāk vietā. Principā viņš nav pelnošs pasākums. Tur tas interesants stāsts bija par Bonesto, bija tāda kādreiz profesionālā komanda 90. gados. Sākumā viņi izveidoja tādu mazu Spāņu banka. Bonesto.com vai kaut kā tā viņa bija. Un tad tur ienāca Miguels Indurains un viņai vienkārši 5 Tour de France pēc kārtas. Un viņa guva vienu no lielāko popularitāti visā Eiropā kā banka, viņa ļoti uzauga. Un praktiski, kad Miguels Indurains beidz karjeru, tad viņa jau viena gada tā komanda kaut kāds pāris gads bija, un viņa pateica, ka mēs nevaram atļauties vairāk tagad būt kā otrie. Mēs visu laiku esam topā bijuši, un viņi bezmazēja. Un tā ir tā komanda, kas šodien ir Movistar. Man liekas, uz tās bāzes. Uz tās bāzes izveidoja. Tālāk tur vēl bija kaut kā Gazdepaņa vai kaut kā tā, un tad bija Movistar tālāk. Bet principā tas viss apstājas pie tā, ka vienkārši... bet zinu, ka mums jau Latvijā īstenībā, ja tā ņem vietējā mega firma ar ļoti lielu budžetu, tāda, kas tiešām varētu paņemt un kāds baigi trakais fans būt un uz sevīm nemaz nav, ja tur pieņemsim tās Nokia, ko redz, pieņemsim 8. Tas ir pīries valsts pasākums, jau cik gadiem jau viņš ir tiek finansēts tīri no valsts. Bet tu teici, Itālijā Itālijā ir šausmīgi daudz junioru un visādi. Kāda viņiem ir tā, uz kā, piemēram, viņi uz klubu būvē, mums ir, piemēram, klubs, mēs esam tur amatieri, varbūt tas ir veids, kad kaut kādi fāteri, tā kā mēs metam kaut kādu naudu un tos jaunos ņemam un vedam vai, uz kā veida var būt tā, ka tur tādā Nīderlandē, Itālijā un vēl kaut kur viņiem ir tik daudz? Ļoti interesants, kā man bija Itālijā U23 komandā. Mums komandas sponsori bija, pieņemsim, prosciutto. Mēs ko pusdienās ēdām. Tur mozzarella bija maize, tur kaut kā tā maiznīca, jā. Praktiski mums daudz uz krekliem bija to, ko mēs ēdam uzturā ikdienā, brokastīs, pusdienās, vakariņās. Tad tur, pieņemsim, Volkswagens tehnisko iedevs, arī Volkswagens, jā. Tā viņi tur to kaut kā to gan ēdienu, gan visu to finansējumu dabū, un tad vēl mums tur bija kaut kāda galvniecība klāt vēl, un tur bija, es zinu, ka trenerim bija ļoti liela alga tam Lokatelī, bet viņam bija labs budžets. Un liekas, U23 komanda parasti. Tas, ko tu teici, kas man par to būs, ja? Un tagad viņam pateiks, es uzlikšu uz tās savus maiciņus tā uzrakstus, tad būs nekas. Tas neinteresē. Jā, tur ir tā lieta. Galvenokārt ir entuziastam, kuram ļoti patīk riteņbraukšana, kurš izprot to sporta veidu, kurš tāds, kuriem būs pēc tam interesi tam visam sekot līdz, kā mana komanda bez mazai brauc. Yeah. Un tāds tu no malas, tu būtu ļoti, pieņemsim, ļoti bagāts, un tev atnāk pat uzprasīt loku šaušanā. Pieņem, vienalga kaut kādā tur, kurš tev pilnīgi neinteresē sporta veids. Iespējams, tu iedod, bet tev sirds nebūtu tik devīgi, iespējams, cik tu iedod, pieņemsim, riteņbraukšanu. Jā. Tas it kā ir normāli. Un tā, bet labi, un varbūt mēs varētu tā kā virzoties uz visu finišu. Bet nav arī problēma tajā, ka mums ir maz tomēr šo to jaunie, vispār, jo tādā veidā, mēs paskatāmies uz startu, cik mums ir tie bērni, ja piemēram, iepriekš Guzdzebie, ka viņš pateica, ka viņam tur, piemēram, juniori, tur ir 170 uz startu, mums ir cik 70 nebūs. Jā, tāpēc lūdzu varam vaļā klubus Daugavpils, Reizekne, Smiltene, Valmiera, visi Latvijas pilsētas taisam veloklubus, riteņbraukšanas fanāti taisam veloklubus, vecākiem būvējam, kur ir mazie iekšā.
Jo mums būs vairāk klubi Latvijā, šī riteņbraukšanas klubi, arī jaunatnē. Mums būs lielāka konkurence, mums būs spēcīgāka valsts izlase. Nē, bet to arī uzskatu, ka, piemēram, varbūt tas arī ir viens veids, kā, tā kā mēs tā skatāmies to, kad, ir puiši, kas trenējās pie tevis, tie ir, piemēram, man liekas, kas būtu tāds normāls scenārijs, piemēram, mēs tur, kad tu saki, Daugavpils atver riteņbraukšanas klubu, mēs te Kuldīgā uztaisam, mēs tur paņemam, divus kaut kādus, kas nav arī pie tevis, kaut kādi puiši, un kaut kā mēs viņiem palīdzam pirmos 2 gadus, bet ja mēs redzam, ka viņi ir, perspektīvi, tad mēs sakam, hei, viestur, reku, mums ir 2 čaļi, paņem tu viņus. Kad tā sportskola izveidotos, zin kā, nevis... Tā, ka tu krāmējies tikai ar visiem, kas viss ir, bet, ka tiem... Jo jums jau tie mērķi, par lielu, tā kā ir tā kontinentālā komanda, bet tas ir jau 100 000 projekts. Ja? Viņš nebūs, tevi jāved puikas uz ārzemēm, sacensības, mašīnas, tās ir izmaksas. Bet tās mazās naudas saucamās, ko tur čalim, es nezinu, tur... kas vai Zboram, vai arī pieņemsim tai pašā junioru vecumā un U23 nemaz nerunāt, kad ir tehnikai sāk parādīties nozīme. Tas vairs viņš nevarēs arī ar to 500 eiro vērto riteni kaut kādu sniegumu parādīt un tā tālāk. Viņam arī vajag normālu tehniku. Ja? Un ja sportskolai tehnikas nav, un vecāki pasaka, kāda tāda nav, man mašīna nav pa tādu naudu, kāda tev riteni, un te nav, pieņemsim, kaut kādi tie saucamie amatieru klubi vai kustības kaut kādas, kas var pateikt, pieņemsim, sportskola sadarbojās vai pieņemsim tāds viesturs un sportskola pasaka, čaļi, kaut kas ir jādara, bet šitam čalim vajag savākt tik un tik naudiņu, kaut ko daram. Un tad ieslēdzās visu kopā, un tad tas ir tas, kas kādā veidā var sadarboties, pieņemsim tie fāteri, ar tiem, kam patīk, jo lielās naudas jau loģiski, nebūs. Nebūs. Bet tas, ko mēs tā redzējām, redzam, kā opcija, tā kā saka, veidotos tie klubi, tas, ko mēs arī gribam, šogad mēs taisīsim savas sacensības, tā kā mēs arī sakam to, ka tiem klubiem ir arī jāveido šīs sacensības. Kā pienākums. Mēs arī zinām, tās ir izmaksas, un mēs zinām, ka tas nebūs tā, ka mēs kaut ko tur nopelnīsim. Tas būs tikai izdevumi, bet tu jau nekā citādāk to sportu veidu nepadarīs populāri, jo mēs savāksim biedrnaudas un aizbrauksim uz Grand Fondā? Tas jau nebūs tā, jo gala rezultātā jau no kā dzīvo profesionāli. Profesionāli dzīvo no amatieriem. Amatieris pērk drēbes, amatieris pērk ķīveres, amatieris pērk riteni. No kā dzīvos bērni? Bērni iespējams varētu dzīvot no arī šiem savu veidu amatieriem. Piemēriem, jā. Dzīvesveidi. Jā, mēs, piemēram, taisam tur sacensības, mēs paredzam, ka tur būs arī tur kaut kādiem jauniešiem vai tur junioriem. Visām grupām. Un, ja tie klubu būtu vairāk, tad uz starta būtu noteikti arī vairāk šo federācija būtu augstāk topā. Federācijai pirmkārt būtu vairāk naudas. Jo es nepateikšu precīzi, bet man liekas, federācija arī, ka naudu piešķir no tā, kurš pēc ranga vai kaut kā tas sportveids. Un principā, jo tu viņu augstāk uzsakīs, jo federācija dabūs vairāk naudas. Federācija kaut vai caur izlasēm varēs aizvest uz sacensībām, parādīt tos puikas. Vienkārši to riteni nekustina, nekas jau nenotiek. Jo, piemēram, paskaties, basketbolā ir visādi, cik tur tie jauniešu čempionāti un UTT, tāpat futbolā, cik viņiem tur arī tie paši futbola klubi, taču ir pilns visi sādi, reku, mums ir bērniem vēl, un tas noteikti veido to popularitāti un tāds augu, bet ja šie klubi nav, ja nav šīs tās grupiņas ar tiem, un tas arī jāsaprot, ka ne jau visiem šiem amatieriem vajag obligāti reizēt skriet un gāzties visādām super sacensībām, bet vienkārši veidojiet tās kopienas, kurās pulcējās tie vecie, tie jaunie, un iespējams tad tālāk viņus var virzīt uz šo sportskolu pie kāda, kurš ir, teiksim tā, kad tu teici, Nīderlandē visdrīzāk ir grupiņa, kur kāds tēcis uzņemās vadību, viņš viņus ir pakontrolē, bet es redzu, ka man tā kontrole tajā līmenī ir apstājusies, es vairs nevaru kontrolēt, tu es saku, reku, dodies tālāk tur. Tas jau ir tas, ko mēs tagad runājam arī, visticamāk, mēs tulīt nesagaidīsim nākošu gadu, ne aiznākošu gadu, kad izmainīs izglītības sistēmai skolas kaut ko, ka tulītās mums uz nometnēm iedos līdzi skolotāji. Bet, ja starp vecākiem būtu kāds, kas būtu gatavs braukt tiem bērniem līdzi, uzupurēt savu laiku, pieņemsim un izbrīvēt no darba vai kaut kā, un pasaka, es pieskatīšu tos puikas, bišķi, es
pakontrolēšu viņus. Tas jau būtu super. Jau. Nē, nu iespējams jau tas saka, tur tās pašas klubi vai šīs vecā grupas, tur, piemēram, var arī kaut kādu tur, iespējams, tur ir kaut kāds Jānis skolotājs, kurš var tur kontrolēt visu, nu samet viņam to ceļu naudu, to dzīvošanu nosedz. Ja viņam vēl pašam patīk braukt ar riti, tad vispār izcili. Nu, viņš vienkārši tās 2 nedēļas, 3 nedēļas dzīvo kopā ar tiem bērniem, un viņas tur... Tas jau vēl trāpās kāds jaudīgs fāters, kas var pateikt, tai nometnē, es pabraukšu ar šitiem čaļiem līdzi. Jā, vispār izcili. Tu ok, Reku Viestur var pabraukt šodien treniņā, tiem es šitos pieskatīšu. Pat tu var pastrādāt viņam mazliet savādāk jau. Jā. Nu, tas jau viss būtu. Jā, nu kaut kā jā, tagad es saku, tie klubi jau īstenībā būtībā ir tā atslēga noteikti. Un tad jau, ja būtu šis te kluba sistēma, ka tur daudz tie cilvēki, kas ir tās grupiņas, pirmkārt palielinātos gan amatieriem dalībnieku skaits, gan arī jauniešiem, junioriem, gan visiem pārējiem. Tas paceltu visu to kopējo fonu, ka tā ritimbraukšana ir interesanta. Un varbūt tad arī cilvēki iesaistītos un būtu iespējams sameklēt naudu kaut kādai tādai U23 komandai. Vispār jau skumīgi, ja mēs tur nezinu, kaut kādā tur, labi, neņemsim tur Itāliju, kur ir tradīcijas UTT, bet es pieļauju kaut kādā Polijā pat ir. Labi, Polija liela, mēs nezinu, Slovākijā. Nu, gan jau, ka Slovākijā vai Slovenijā tur arī pilns ar klubiem ir un komandām U23 un mums nav pat viena. Nē, nu nav jau arī, ka mums ir jākonkurē arī ar, piemēram, kā tu ej pašā sporta skolu līmenī, tev ar budžeti ir jākonkurē gan ar tiem pašiem vieglētiem, arī ar volejbolu. Ja. Nu tā ir. Tev ir tāpatās vajadzīgi tie bērni, tev vajadzīgi tāpatās tās lodzes, un tā pašā laikā Agrim, kā sporta skolas direktoram, ir jāpalīdz visiem. Nē. Un tad ir, galā jau arī fakts tāds, ka vēl jau bieži vien tiek aizskar šī tēma, ka treneriem jau tas atalgojums tur arī nav nekāds baigais tāds... Būs lielāks. Tad labi, bet tas arī nav nekāds motivators, kādā mirklī tev kā trenerim var noteikti. Nē, es biju raidījums, man liekas, es kaut kad nesen vēl klausījos, tieši baigi interesanti bija. Vienai trenerei prasīja, vai pieņemsim tavai audzināmai grupai sasniegumu mainīties, ja būtu tev lielāka alga. Ja? Un tad tā treneri baigi labi, viņa pateica, viņa teica, ne. Viņi saka, manai algai jābūt tādai, lai es varu normāli dzīvot, lai man nav nesāktos problēmas ar to, ka es nevaru nofinansēt jau parastas lietas, pieņemsim, nomaksāt īri, elektrību tā tālāk. Viņi teica, bezmaksas sports bija? Bet viņa runāja to arī par skolu. Tur bija treneri un skolotāji. Jā, bet baigi interesanti bija. Jā, viņa arī tā, viņai jautāja tieši tā, vai un tai skolotāji tā paši atbildēja, ja tev maksās lielāka alga, vai tu labāk strādās. Viņa pateica, nē. Līdz tam brīdim viņa teica, ja tas nesāks ietekmēt jau man ikdienas jau tādu dzīvi. Bet, tas vairāk, redz, tie cilvēki ir fanātai savā jomā, Nē, tur jau tas jau nav nekāds noslēpums arī tur, ja tu strādā tikai skolā, tu jau kā skolotājs arī nevar nopelnīt tur baigo algu. Tev ir jābūt savā ziņā fanātam, ja tu gribi iet tur ar tiem bērniem strādāt un cīnīties. Tāpat arī trenerim savā ziņā, tu esi mazliet, piemēram, ja tev nebūtu ritimbraukšana tik tuvu sirdī, vai tu būtu gatavs tik ļoti ieguldīties? Vienkārši, iespējams, tu aiziet un vienkārši izpildīt to savu pienākumu. Es nestrādātu par treneru. Tieši tā, tā ir atbilde. Vienkārši aiziet izpildīt tādai, tā kā aiziet uz darbu. Tu aiziet 4, sāk 5. Es, kā mācījos, es paprovēju man Laidos pastrādāt par sporta skolotāju. Es biju pēdējais sporta skolotājs Laidos. Es esmu vēsturē tur. Pirmos un pēdējos atcerās. Un pusgads man sanāca. Un tā kā prakse, kā es tieši mācos, un tā interesanti. Un es domāju, kāpēc nepamēģināt. Man tur rīta stundās tur jābūt 2 reizes nedēļā. Es pēc tam sapratu, ka skola nav tev. Man skola nav manējā. Tāpēc jo vēl tā 2030, programma visa, un tie mazie, tie pirmā klasīti, un tur visi viņi, kaut arī man bija klasīti 8 bērni, man likās, viņas tur tos maziņos ir grūti jau tur tās, man bija tur, es atbraucu vienmēr mājās, man jāgatavojas jau pret stundu treniņš, man bez mazai bija jāpaņem ātrais power naps, lai es bišķi atžirkt un gatavoties sportskolas treniņiem. Tā kā to uzreiz sapratu, ka tur nē, tā sportskolas, nezinu, varbūt tās kādreiz, bet šobrīd tā iekšēji, ka nē, kad treneris jā, bet attiecīgā sporta veidā. Jo kas ir skolā jau ir tā, tev jāstrādā ar bērniem. Ar visiem. Ar visiem.
Uz tevi, piemēram, kā uz tavu sporta veidu atnāk Tie, kas grib. Tie, kas grib tieši to sporta veidu, tad praktiski tas jau uzreiz ir savādāk, tā ir specifika. Nu tā, Kāda jums sadarbība ir ar federāciju un savā starpā ar citiem treneriem novados? Novados? Tādā ziņā. Jā, piemēram, ir kaut kādas kopīgas, tādas informācijas, apmaiņas un tad mērķi. Mums ir federācijā, mums ir treneris Sēdes, jā. Tā kā tur mums ir praktiski tā reize mēnesī, notiekās plus mīnus. Tad mēs apspriežam aktuālo, kas ko kā. Un tad arī tas laiks, kad var arī ar citiem treneriem parunāt, un ko es jau arī biežāk kontaktējos ikdienā, un tā. Jā, jo, es domāju, ka ir, katrs, protams, ka mums visiem jāsastrādājās kopā, bet tai pašā laikā katrs treneris mēģinās to savu audzēkni, pieņemsim, tā kā runa ir pa izlases sastāvu, ja? Nav tā, vietas ir tik, cik viņas ir, ja? Tad kā jūs izkarojat? Viss trakākais jau ir zingas, kad ir... tā kā bija uz Baltijas, uz Eiropas olimpiādu šogad. 2 no rezultātiem, 1 treneru izvēle. Mums izlases treneris Jānis Veida, Murjāņa treneris. Ja? Tur skaidrs, ka 3. būs Murjāņietis. Bet Jānis Veida ļoti objektīvi salika, man patikās. Viņš arī redz, kur rezultāts bija, jo Ķumins bija satraumējies, ja? Un viņš bija tajā brīdī it kā uz to reitingu, lai tiktu uz to Baltiju, man liekas, pat nebija kaut kāds 5., 6. un viņš viņu ielika, tāpēc, ka viņš jau bija apakaļ jau ierindā, un viņš vinnēja, man liekas, Latvijas čempionāta individuālā braucienā. Viņš parādīja labu rezultātu bišķi beigās, un tāpēc viņš arī ielika kā 3. Un mums vēl bija, uzvirbūs no mūsējiem aizbrauc. Un tad ir tāds, bet parasti jau, ja ir normāli, treneris tāds objektīvi arī ieliek, viņš jau arī normāli paskaidro, kāpēc, ja, un izskaidro, kāpēc es uzskatu tā, un tā izlaša treneru lieta, bet pārsvarā jau ir ok, ir jau tās cīņas, protams. Tu biji arī izlases treneris. Jā, 21. gadā junioriem, jā. Kāpēc neturpināji? Es kaut kādā ziņā, tāpēc, ka es sapratu, kad es bišķīt iegriežu savējiem, mums Kuldīgā. Tāpēc, ka ja tu esi izlases treneris, tev ir tomēr jāuzņemās diezgan tāda nopietna atbildība par izlasi. Un es starp citu uztaisīju 2 treniņu nometnes Kuldīgā izlasēju junioriem, vienu ziemā, vienu pavasarī. Es atvainojos pavasarī un vasarā. Bet tu saproti, ka tad bija tāds baigi, ka it kā tu ar junioriem tev ir tagad ar junioriem, tu kaut kur aizbrauc uz nāciju kausu, tavējie paliek mājās, tu it kā dod attālināts treniņus, bet zini, kā attālināt treniņu jaunietim, zēnam, tur, un Agrs jau, protams, tur arī bija, bet tas bija tāds viss tāds, tu saproti, un plus, un man pamata alga ir sports skola, jā. Tā kā, bet tā kā pagājušajā gadā es pieslēdzos nāciju kausā U23, jā, ka bija tā Orlando tūra, kad kaut kur ir kur kaut kur kāds varbūt tās izlases galvenais izlases treneris netiek, man nav problēma, man patīk tas sporta direktora darbs ar tehnisko mašīnu, tā kā tas viss ir ok. Tā kā jādomā, ka mums izdosies kaut kāda kopīgiem spēkiem dabūt beidzot to Udi komandu, jā. Kur čaļiem būs kaut kāds, savā laikā mums pat bija 2 tādas. Jā, es vienkārši tik skumīgi, vienkārši, tu pats paspēji pabraukt gan abās Latvijas komandās, pareizi, ne? Jā. Bija 2, un tagad beigās nav pat viena, vienkārši. Izmainījās mums viss tā sponsorēšanas politika. Tas pirmais akmens jau tiešām tajā sponsorēšanas politikā, jau tā daudz, kam nav interesi, un tad tur vienmēr tas jautājums, ko tu arī teici, kas man par to būs, jā. Tad viņiem tas arī normāls jautājums. Nē, protams, jā. Un pārdot to sporta veidu ir ļoti, ļoti sarežģīti, lai tu varētu. Jā, bet vienalga kaut kā, nezinu, kā ir pareizi, bet nav pareizi. Paskatoties, cik es tagad ziemas laikā
Zwiftā pabraucot tos indoors un paklausos tos podkāstus dažādas, ja, tur gan pa basketbolu, gan pa futbolu. Bet visiem jau ir viens problēmas tur. Jā, tikai virslīgas futbola klubam, kurš atrodas tur 7. vietā, gada budžets ir 5 miljoni. Floorball klubam, kur spēlē amatieri pirmā līgā 400,000. Un vēl viena lieta, īstenībā, kas man šķiet, es ar Ragru pārunāju, personīgi, pieņemsim, kas nav komerces mačs, pieņemsim jaunatnes sacensības, kas ir no zēniem līdz junioru vecumam, ir jāmaksā par medicīnisko palīdzību. Ja? It kā pa policija nav, tāpēc, ka tas nav komerces, bet medicīna un ļoti liela, jo, pieņemsim, it kā Kuldīgā šeit trūkst resursu uz vietas, nevienmēr ir tāda. Tad ir jāsauc no Rīgas, ka viņi jau rēķina ceļā, ko viņi atbrauc. Tur jau ir, man liekas, stundā bija 100 Mēs eiro. Mēs zinām, jā. Mums jau dos. Mēs ievācam informāciju, cik mums maksās. Un tad es vienkārši runāju ne par amatieriem, līdz 18, kad varētu taisīt tādas sacensības, un viņas varētu uztaisīt. Tiem sportskolām būtu vieglāk uztaisīt, jo, ja nē, tad dodiem tādiem sportskolām priekš sacensību rīkošanas lielāku budžetu, jo mēs jau nevaram samaksāt mums tam par to sacensību, mēs nevaram pat īsti uztaisīt bez reālā palīdzības, jo... To nosaka likumus. Jā. Un tāpēc, ka kaut kā, es nezinu, kad būtu iespēja, ka tās ātrā medicīniskā palīdzība, protams, vienmēr sāk tas, ka resursi trūkst valstīm, tāpēc arī viņi ir pamaksas, un tāpēc tas viss tā, diemžēl, bet... It kā resursi ir, ja ātrā palīdzība uz sacensībām mums brauc no Veselības centra 4, ja pa lielam tā nav pat. Tā ir, tas ir pakalpojums. Tas netiek norauts no valsts. Tas ir no privātā. Ja varētu panākt tā, ja mēs, pieņemsim, mēs rīkojam sacensības, kas ir uz bērniem vērstā tālāk, ka to sadaļu nosedz valsts, vai mēs varam, tā kā pieņemsim, ka zobārs, ka mēs aizējam, mēs iesniedzam deklarāciju, mums viņa atmaksā atpakaļ. Ja mēs pierādam, ka tas ir bijis tā kā, nepriekš amatieriem mums kāds izklaid, bet tas ir vērsts uz bērniem, uz attīstību, uz veselību tā tālāk. Ok, mēs samaksājam kaut ko, bet mums atmaksā atpakaļ. Jā, mēs principā samācām naudu pirmajām sacensībām, 2., 3. nākamās mums jau visu laiku nāk atpakaļ, un mēs šitādā veidā viņam griežam tikai uz priekšu. Turpinam. Kaut kas tur ir jādomā, tāds ir. Jā, tā kā tu saki, īsmā bērniem jau tas jau arī ir Es domāju, viņiem ir mūsu nākotne. Mums tādā ziņā to varētu dot tā darba, un tā sacensība, sportskolām būtu motivācija viņas rīkot, tad varētu viņas reāli, tā liela nauda, lai samaksātu medicīniskai. Jo ar tā sponsorēšanas sistēma kā tāda, viņi izbeidzās tāpēc, ka īstenībā tur sākās, Krievi saucās tas bezpriģēls, ja? Tur vairs valsts netīk galā, viņi nevarēja vairs izkontrolēt, kur ko dod, kā kaut kas, ja tur bija. Bet, ja principā tagad notiek tā, kā notiek visa Eiropas naudas apgūtā tālāk, principā no sākuma tu ieliec vai savu naudu, vai bankas naudu, realizē projektu un tev atmaksā atpakaļ. Tad, ja šito varētu uztaisīt, ka mēs realizējam projektu, uztaisam sacensības, pierādam, ka tā nauda aizgāja, redz, kur rēķins ir Veselības centra 4 vai policija tā tālāk, lūdzu atmaksājiet atpakaļ, mēs taisīsim nākošās sacensības. Jā, tas būtu tāds vienreizējs ieguldījums, un pēc tam tev tā nauda nāk apakaļ, pa kuru tu vari atkal ieguldīt. Un tu tikai no savas puses vai no sponsoriem dabū balviņas un tādas izmaksas, bet tās jau varam savākt jau. Tās nav lielākās pozīcijas. Būtu jau arī, piemēram, tad jau arī, piemēram, tev kā uzņēmējiem, es saku uzņēmējiem, aiziet pie tevis, saku, klausies, es tagad taisu sacensības, man vajadzētu no tevis, tur, nezinu, 1,500, lai varētu nosakt ātro palīdzību. Tu man varētu piešķirt, un pēc tam es pie tevis nenākšu. Man to naudu pēc tam atgriezīs atpakaļ, un es arī vēl nākamgad taisīšu sacensības, un tu parādīsies arī nākamgad viņās. Un es tev piedāvāju nevis tikai 1 gadu, bet 2 gadus to reklāmu. Tad arī tev būtu interesantāk, noteikti. Tad piesaistīt vairāk cilvēku, tad vairāk būtu braucēji, tad vairāk fāteri skatītās, tad vairāk būtu federācija rangs augšā, un tad reāli viss varētu kaut kādā veidā mēs to kopīgi varētu izdarīt to pasākumu. Kolbi ar mums. Novēlēsim laikam visiem. Viesturs mums jau iezīmēja Ziemassvētku noskaņas. Šodien, kas ir, man liekas, 3. adventa. Šodien ir 3. adventa, un epizodi jūs noteikti dabūsiet dzirdēt pirms Ziemassvētkiem. Nepārēdieties. Izbaudiet Ziemassvētkus, pīrādziņas un mandarīnas. Ģirds pasveicina savu znotiņu. Un, man šogad ir tā iespēja.
privilēģija iespēja Ziemassvētku sagaidīt Spānijā. Pajautā vēsturi, vai viņš brauc atpūsties vai Ar riteni. ar riteni? Jā. Jā, man tas 5 dienu treniņu cikls. Tad, kad 5 dienās 25 stundas. Jā, šito nedrīkst dzirdēt vispārējā. Es viņu jautāju, kā tev tur neizslēgs, un ģimenes ārā saka, tur jau Lazals ir. Es varu ņemt līdzi ar riteni. Uz maniem atsvers nebūs, kā saka, es varēšu notīrīt. Uz mani vairs nav. Nebūs galvenais. Jā, es nebūšu pirmais cilvēks. Bet jā, priecīgus svētkus, Ziemassvētkus un izbaudiet kopā ģimenē. Viestram noteikti sanāk labi novēlēt Ziemassvētku vēlēm. Viestram sveiciens visiem bērniem, jo tev ir īpašs laiks, Ziemassvētku laiks, un ne? Visiem, vai mēs jaucam? Vai man īpašs laiks ir, ne? Jā. Plus un mīnus. 24. Jā, bijām treniņā, kad man sieviņa ielika slimnīcā, lai dzemdētu. Jā, pirmais 24. decembris. Būs šogad 6. Kristoferam. Tik daudz? 6 gadi, jā. Jā. Forši, Ilgi mēs braucam tur it. Atskaits punkts. Jā, un novēlam Dzintaram veseļoties. Mēs no sākuma nepateicām Dzintars. Dzintars šausmīgs atraumējies. Šodien uzmanieties, bija melnais ledus, kas absolūti neliecināja par kaut kādām briesmām, varētu teikt, un Dzintars izklājās un bišķiņi rokas atčakarēja. Jā, ceram uz ātru atvesaļošu apakaļ ierindā, jā, bet tā kā uzmanamies uz šosejas, mēdz būt arī tāds īpaši agrākās stundās. Jā. Tad priecīgs svēks. Priecīgs svēks, tiekamies jau visticamāk jaunajā gadā. Jā. Tā kā arī laimīgi jauno gadu, jā. Vai, čau.